Kā jau ierasts, gada beigās tiek godināti tie, kuri pierādījuši sevi sporta pasaulē, ir noskaidroti sporta laureāti 2015 Talsu novadā. Uz svinīgo ceremoniju bija ieradušies sportisti, viņu ģimenes un tie, kas savu dzīvi saistījuši ar sportiskām aktivitātēm, lai sveiktu labākos. Talsu novads lepojas ar saviem sportistiem, jo daudzi ir sasnieguši izcilus rezultātus un ik viens no viņiem ir pelnījis pateicību par novada vārda iznešanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Mans pagājušā gada mērķis bija sasniegt to, lai būtu 300 cilvēki, lai pieteikties. Ja? Un tas mērķis ir sasniegts. Šodien pieteikušies ir 300 cilvēku uz pasākumu. Tad nozīmē to, ka cilvēkiem tas patīk. Un man prieks par to, ka mēs varam kaut ko tādu kvalitatīvu pasniegt vai novadīt, ja, ka cilvēkiem patīk, ka viņi nāk un piedalās. Un es skatos, visi smuki, saģērbušies, sapucējušies. Es personīgi esmu gandarīts par savu darbu, ko es izdarīju. Svarīgākais šajā gadā ir Rolands un Madara. Uz olimpiādi 2 Talsu nodu sportisti, ja? Parādiet vēl kādu novadu, kur ir 2 sportisti. Ja? Un varbūt Roberts Akmens vai arī vēl kandidātos var tikt arī uz olimpiādu. Ja mēs tādu plānu izpildām, tad ir vispārīgi super kaut kas. Kopumā apbalvojumi tika piešķirti 10 nominācijās, bet saņēmēji bija 11, jo Talsu novadam ir vairākas cerības sportā. Labākā sportista titulu šogad ieguva Jānis Strelnieks, kurš sevi pierādījis basketbolā. Kā labākais sportists tehniskajos sporta veidos tika apbalvots motosportists Ivars Miķelsons. Šie sportisti, diemžēl, paši nevarēja ierasties, bet balvas viņiem nodos tuvinieki. Labākās komandas tituls šogad nonācis Talsu Kērlinga kluba komandai Bremanis par izciliem panākumiem. Mēs sezonu iesākām diezgan labi. Mēs uzvarējām Latvijas junioru čempionātu un Baltijas junioru čempionātu. Tad pa vasaras laiku bija pārtraukums, jo Kērlings ir ziemas sporta veids, un tad mums tagad sākās visaktīvākā sezona sagatavošanās posms pasaules čempionātam, kas sevi iekļāva 2 turnīru posmus, kurās piedalījās stiprākās junioru komandas. Es uzskatu, ka mums gāja labi. Mums nedaudz pietrūka abās reizēs līdz fināliem, bet es uzskatu, ka galvenais ir, ka mēs sagatavojāmies. Un tagad jādomā par pasaules čempionātu, kas būs janvāra sākumā. Par labāko treneri šogad atzīts Mārcis Štrobinders, jo viņa audzēkņi ir iekļauti gan Latvijas olimpiskās vienības, gan Latvijas jauno vieglatlētu komandā. Šogad titulu cerību sportā ir saņēmuši vairāki sportisti. Viens no tiem riteņbraucējs Kristers Ansons un sporta dejotāju pāris Laura Bernāte un Ričards Steinfelds. Īstenībā mēs šajā gadā esam diezgan daudzās valstīs pabijuši. Un pārsvarā mēs esam bijuši gan Moldovā, gan Vācijā, gan Itālijā, Spānijā. Daudz dažādas no galas tagad tā uzreiz nevar atsaukt un atcerēties. Tad kādi ir bijuši tie labākie rezultāti un kur? Es domāju, ka labākais rezultāts bija Spānijā un Vācijā. Jo tur bija tāda pasaules mēroga sacensības, ļoti liels pasaules mēroga sacensības. Diezgan augsti rezultāti bija tīpaši Vācijā, un tas sagādāja ļoti lielu prieku mums pašiem un ģimenei un arī treneriem, kas bija ar mums kopā Vācijā. 35 gadus Ingrīda Indola ir vadījusi veselības grupu un tāpēc ir pelnījusi saņemt apbalvojumu entuziasts sportā, bet mūža ieguldījums sportā titulu ieguva Antons Kivlinieks, kurš jau kopš 1953. gada izaudzinājusi vairākus labus sportistus. Par augstu sportā šajā gadā ir Arkādijs Bajārs, kura paspārnē trenējušies izcili basketbolisti. Ar sportistu audzināšanu nodarbojas arī Linda Jansone, kura šogad ieguvusi titulu labākais sporta skolotājs. Sportā neiztikt bez atbalstītājiem, tāpēc apbalvojums sporta atbalstītājs nonācis Sijā RK Betons rokās par atbalsta sniegšanu Talsu basketbola komandām. Sporta laureātu sveikšanas ceremonijā bijām arī mēs, Baiba Demberga, Krists Žudaks, Girds Grenevits, Talsu televīzija.